to šobrīd, kas ir šaušana, tā kā mēs varam jau nestāvēt, bet sākt jau pa bišķiņiem šaut, un kas ir tēmešana, un kā vispār darbojas loks. Vēlāk izstāstīšu arī, kā izvēlēties bultas, kā izvēlēties loku un visu pārējo. Bet pirmā lieta, ko es gribu izstāstīt, tas ir tēmešanas principi. Tāpēc, ka vairākie cilvēki tēmē dažādos variantos. Man tikai loku bultas. Ļoti labs paraugs ir tādai precīzai šaušanai šis brīnums. Jā, viņš ātrs, viņam tur tehnoloģijas, pēc tam mēs par to parunāsim, tas ir pavisam savādāk. Visi cilvēki domādami par to, ka šeit tas ir tēmeklis un šeit atstinē, domā, ka ar to viss ir atrisināts. Šiem visiem lokiem, kas man ir rokas un kas ne tā rokas ir, viņi darbojas pilnīgi tāpat. Viņiem nav nekādas starpības. Un ja cilvēki vēl ilgi par to domās, kāpēc, šeit ir tikai iezīmēta pozīcija. Tas nozīmē pini, ar kuriem es tēmēju, skatāmies ar to atstinu, bet ir nākamā pozīcija. Šī atstinē un palaidies. Pēc tam parādīšu, kā tas viss darbojas. Ēnkurošanas punkti. Ēnkurošanas punkti tas nozīmē to, ka mums ir deguns, lūpa, mums ir pirksti. Mēs katru reizi varam izveidot vienu un tādu pašu pieskarienu. Kā mēs pieskaramies, vai pie vaiga, vai pie lūpas, vai pie kaula, kā kuriem tur sanāk. Vairāk atvilksi, ies pa kreisi, pa labi, to mēs par to runāsim vēlāk. Bet ir tāds brīnums, kas saucas zīmulis. Un ar to mēs varam visu atrisināt. Kā mēs varam katru loku piešaut un saprast, kā viņš darbojas. Kārli, paņemsi? Kārli, paņemsi šo brīnumu. Var viņu mest projām. Tad es tagad rādu, kas notiek ar šiem lociņiem, kas ir parasti. Kā mēs redzam, šeit ir izgriezums. Mēs šeit iezīmējam pozīciju, kas saucas, kur sākas plecs. Un tad mums izveidojas tāds gabaliņš, ar kuru mēs skatīsimies, kā mēs tēmējam. Ja? Lūdzu, es iezīmēju uzreiz pa vidu aptuveni pirmo sava atskaities punktu vai nākamu. Iezīmēju vairākas linijas, ja man vajag. Bet kā pirmo es paņemšu, teiksim, šo liniju. Redzat? Kāpēc? Acis ir augstāk nekā bulta. Un tagad iedomājieties, ja es paņemšu bultu un sākšu tēmēt caur bultas uzgali uz mērķi. Redzat, bulta ceļas uz augšu. Un tad mēs tur uz leju, un tad pēkšņi mēs skatāmies, ka tas bultas uzgalis jau ir zem mērķa, vai tur vispār pāris metri no mērķa. Tādā veidā mēs varam šaut, ka mēs šaujam, teiksim, sporta zāli. Tur, kur ir iezīmēta katra līnija. Kaut kāds tīkls, kaut kādas trepes, kaut kāda lampa. Mēs varam savest tā līnijas visas, it kā uz grīdas līnija ievilktā. Ja man viņa dara, 2 centimetri virs tas līnijas, bet man tā bulta ideāli ieies mērķi. Tad šeit mēs nevaram to izdarīt. Atskaities punktu, ka tādu katru reizi nav. Tāpēc es iezīmēju šo līniju. Un tad, kad es atvelku bultu un noenkurojos, tas nozīmē to, ka es esmu pielicis pirkstus vienā un tajā pašā vietā. Man ļoti patīk šaut ar rekursīvu loku, viņš ir ļoti ātrs. Es lieku video pirkstu šeit pie lupas, otrs pie deguna. Bultu nekad nesaspiežu. Brīvi. Es esmu noenkurojis, un kur es nākamo savu brīdi skatos. Es skatos uz šo līniju. Tas nozīmē to, es pagriežos uz mērķi, es savedu caur to loku, caur šo daļu, caur šito līniju, caur pašu stūriti, savedu to punktu uz centru. Paliek pēdējais brīdis. Pats galvenais. Mēs ļoti labi visi tēmēt mākam, mēs nemākam citu lietu darīt. Mēs nemākam atlaist. Mēs paņemam un izdarām tādu kustību. Hopt! Raujam kaut kur, roku atrojam no vaiga, tas tiegras šādi aiziet, viņa peld. Ja mēs palielinātumam to lidojumu, kā tā bulta stumies ārā, tas tiegre visa tāda ir, no katra tāda rāmina. No katra tādas kustības, tā bulta mēties pa kreisi, pa labi. Viss. Kā mēs redzam, plec,
Kaiņa. Platāk var bišķiņ, ja tev ir nērti. Bet labākā situācija ir nostāt šādi. Ja mēs sākam šaut, tad mums ir atskaities punkts šie štatīvi. Tad sākumā mēs tos pirksus savadam pret štatīvu. Otrā kāja tā arī paliek tā, ka viņa stāv. Pēc tam es stāstīšu, kas tālāk notiek, ja mums pēkšņi bulta iet pa kreisi vai pa labi. Tas nozīmē tā, ka šī kāja pirmā paveras centimetru uz priekšu otrā kāja, bulta vairāk ies pa kreisi. Ja mums bulta iet pa kreisi, mēs daram otrādāk centimetru šeit. Tā mēs izkorēgējam savu ķermeņa pozīciju. Bet to mēs vēlāk. Tagad. Bulta ir 3 pārniņi. 2 oranži, 1 balts. Tas nozīmē to, ka mēs ielikam bultu tikai tā un tā. Kad 2 pārniņi iet gar loku. 1 pārniņš iet uz maliņu. Rezultāts ir tāds, bulta lidodama ārā, pieskaras pie loka un neaizskerdama tā, ka būtu otrādā bulta virzas tikai tajā virzienā, kur viņai vajag. Protams, ja mēs viņu esam iztemējuši. Nākamā lieta. Plecs ir miera. Elkonītes uz maliņu. Priekš tam, ka mums būtu uzreiz tā, mēs varam šitā arī ieņemt viņu. Ja? Nespiet to locinu kopā. Pieturi tikai viņu un viss. Viņš nevar aizlidot. Tu izšausi, viņš tā tikai paraustīsies un viss. Paņemsi apkārt, roku iztaisnosi, protams, šādi, un šāvens tev būs tā, ka pirmais šāvens tev būs pa roku, pēc tam tikai bulta izlidos ārā. Mums tas nav vajadzīgs. 3 pirksti. 1 augšā, 2 lejā. Tā tas gumies arī tev norāda to. Šeit. Elkonītis nedaudz uz augšu. Vēl ļoti svarīga lieta. Bulta un elkonis. Neceram ne uz augšu, ne uz leju. Vienmērīgi atvelc viņu šeit, ka tev būtu pirks pie deguna, vidējais pirks pie lūpas. Ja redzat, ka meitene stāv šādi pret mērķi, tas ir ļoti smuki. Sagriezis vairāk sāniski. Šita. Stiegre pieskarsis pie krūts sāna, vairāk nevelc. Pavelci tālāk, dabūsi pa krūts galu, tas ir ļoti sāpīgākais. Viss, aiziet. Sāna, sagriezis vēl sāniski. O tā, pie deguna pirks, pie deguna. Kur tev deguns ir? Izdomā, kur tev deguns ir. Tuvāk degunam. Malacīte. Redzi šo līniju, savet uz centru un atliek bultu. Bišķam pateiks no roku. Uz priekšu, pabidī viņu. Nē, uz priekšu pabidī. O tā. Gatava? Caur šo līniju stūrīti savet uz mērķi. Un atliek bultu. Šis stūrītis. Skatās uz mērķi. Atdod šņuri. Kā? Iztaisnot pirkstu. Pirmais šāvens aplausi. Urmiša nav, viss notiek. Jā, viņš... Tā. Bults mēs liekam. Vēl viens pārniņš tā iet rā. Kāja blakus nolekā. Un šeit ir līdzi. Lūk, ir šādi. Otrā līnijā vakar ir šeit. Nākamā lieta. Šeit redzam, mums strīpini daudz ir. No šī strīpini izmantos. Jā? Caur šito pašu stūriti, satamies uz mērķi un aptādīs. Lec ir mierā. Elkonis uz mani. 3 pirksti. Liec klāt. Elkonis stāv šādi. Šo pirksti man pie deguntina to. Tā. Caur šito līniju saskati mērķi un atlaid bultu vaļā. Nu, ko mēs neesam izdarījuši pirms šāvienu? Neesam paskatījuši, kurie virzienā bulta dosies. Tu caur līniju temēji, bet tu nepaskaties, kurie virzienā bulta dosies. Saprati, par ko es runāju? Jā, sapratu. Paskatīsies ar aci, vai viņš sadala pušņu mērķi. Un tad iztemēja augstumu un atlaidi bultu. Nekur nesteigties, viss izdosies. Turpinām. Velc. Negrozi bultu. Pie deguna, kur tev deguns ir? Nē. Ar rīkši mēs tādēļ viens nedaram. Ar radītāju pirkstu mēs daram šeit blakus deguns. Uzvelc. Nu, negrozi. Negrozi. Gatava? Šau. Redzēji, kur bulta aizlidoja, ja? Un šau ne no šejienes, bet no šejienes. Tā kā bulta ir pilnīgi zem acis būtu, ja? Paustu bulta tā redz tā. Tā nav vērts, ka šāv tagad. Bulta nesaka, ka vajag. Vai katru es uzvalkuši, tad viņš tāv. Un pirks un līdzīgi vispār pie līdzīgi.
vispār par mēķēšanu tam. Es mazai nedomāt, mēģinu tikai trāpīt nekļūt. Tīkam loku pagriezt uz labo pusi, ja? Pirkstu zemāk liec. Es taču neatceros, cik ir laiks. Ir. Es man liekas, kaut ko iepriekš nepareizi darīju. Jā, un tev Es vajag... neatvilku, cik ir Skatāmies! Klausamies! Tas jau bija speciāli. Stilpojam? baidīšanai, ja? Tas ir baidīšanai? Tas ir vispār garnīgi, kas lietoja. Dzērāt lielos barus dzīvnieku. Turnīrs ir beidzies, aplausi! Un turnīra noslēgumā mēs turim vienu spēcīgo uzvarētāju. Cilvēks, kas, manuprāt, ļoti interesēs par to, ka būtu ļoti labi rezultāti viņam. Un mēs cerēsim, ka tas būs viens no labākajiem vēstures stilā vai savādāk masa medieval archery sistēmas lokšāvējs. Tas ir Māris. Aplausi Mārim! 16 punkti! 16 punkti! Juri, kur tu esi? Tu šeit esi. Juris nevar. Lūdzu man pasniegt balvu. Tā kā Mārim bija ļoti interese pa bultam, un mēs kopā, var teikt, viņu arī salīmējam un sagatavojam šo bultu. Nu, tad va tev pirmā numerīta bultā, pārējais mēs izdomāsim, kā tad tiksim galā. Jā. Tā kā šodien tu esi pelnījis šo bultu. Mēs tevi visi apsveicam. Vēl vienreiz! Tava bultā. Turnīrs ir beidzies. Apmācības vēl ne. Jā, mēs vēl gribam turpināt šaut. Mēs esam, teiksim tā, pirmo reizi vairāk ir šāvuši